Sveiki, Kristīne. Es zinu, ka jūs īstenojat projektu Bonart. Pastāsti lūdzu par to. Bonart ir projekts par mazinvazīvi ievadāmiem biomateriāliem, kas nodrošina gan antimikrobiālo aktivitāti, gan kaulaudus reģenerējošu efektu un paredzēti kaulu lūzumu infekciju ārstēšanai. Saki lūdzu, ko sabiedrība iegūs no šī projekta? Patiesībā iegūmi ļoti daudz, un viens no iegūmiem, ka mēs šīs kaulu infekcijas ārstēsim bez antibiotikām. Tātad šis materiāls, kas tiks ievadīts kaulu infekciju vietā, var nodrošināt antimikrobiālo efektu, un mums nav nepieciešams antibiotikas. Tas ir liels iegūms, jo antibiotiku rezistence var attīstīties lietojot šīs antibiotikas klīnikā. Kopumā globālā pandēmija uz doto brīdi ir antimikrobiālā rezistence. Patogēnie mikroorganismi, tā skaitā baktērijas, kļūst neaktīvas uz antibiotikām, ir jāmeklē jauni risinājumi. Un kaulu infekciju ārstēšana, kas saistīts ar lūzumiem, ir ļoti dārga klīnikā. Tie var būt 40 000 eiro, un smagākos gadījumos tie var sasniegt pat vairākus 100 000, ja tas ir saistīts ar to, ka varbūt arī amputācija, ja neizdodas izārstēt. Tā ir ilgstoša hospitalizācija un var attīstīties arī nekroze. Galvenā lieta, ja mēs nespējam tikt galā ar šo infekciju, kauls mums nedzīst, lūzums nesaug. Tā ir ļoti liela problēma. Es saprotu, ka tieši hidrogels kā materiāls tiks izmantots, lai cīnītos ar šo problēmu. Ar ko īpaši ir hidrogels? Hidrogels ir gēlveidīgs materiāls, un tā galvenā priekšrocība, ka tādu materiālu mēs varam maz invazīvi ievadīt lokāli, kur tas ir nepieciešams, piemēram, tai pašā inficētajā kaulu lūzuma vietā. Viņam ir priekšrocības, jo viņš spēj nodrošināt, imitēt vidi, kas šūnām patīk un nepieciešama, piesaistīt šūnas un tālāk, lai, piemēram, kaulu šūnas tur varētu augt, attīstīties un pārveidoties jau par kaulaudiem. Tā kā gēls patiesībā ir mājvieta šūnām, un ar to gēlu palīdzību mēs tās šūnas pieaicināsim, tad, kad tas gēlveidīgais materiāls būs ievadīts organismā. Paldies, Kristīne! Ar nepacietību gaidīsim jūsu produktu klīnikā, bet mums visiem novēlu neslimot un lai mums ir stipri kauli. Lielisks novēlējums! Liels paldies! Turpinam īstenot mūsu Bonart!